esmu ietinsies savā siltajā zilajā plēdiņā, un man ir svecīte, un man ir cepurīte. Jā, rūta cepurīte. Tādēļ, kad man ir diezgan augsti. Bet labi. Jā, tātad es jūs visus apsveicu Ziemassvētkos, kas ir pagājuši, un arī ceru, ka jums patika jūsu dāvanas un tā tālāk. Un decembra beigās, tagad esmu ilgs savu jauno video, kurš ir decembra favorīti. Jūs nezināt, ko tas nozīmē, tātad šajā video es parādīšu tā kā lietas, ko es vairāk vilku, vai arī, ko es vairāk ņēmu, vai arī, kas man labāk patika tieši decembrī. Jo šie ir decembra favorīti. Un, jā, tad mēs varam sākt šo video. Tātad, pirmā ir ēdiena kategorija. Un tātad, runājot par ēdienu, šomēnes es ļoti daudz ēdu Oreo cepumus. Es nezinu, kāpēc tas tā bija, bet es tiešām šomēnes viņus ēdu ļoti daudz. Šeit ir nedaudz palikuši. Mazie Oreo, mazie Oreo. Tad ir lielā paka. Tad ir vēl viena lielā paka. Jā. Es viņus vispār, man viņi ļoti garšoja, bet, es viņus tagad esmu ļoti daudz atēdusies, tieši decembrī. Un tāpēc, jā. Tad vēl šomēnes es ēdu ļoti daudz saldumus vispār kā tādus. Kā pieņemsim, kur ir Raffaello vēl palikuši, kurus noteikti apēdīšu. Redzēt. Un vēl ir Twix un geišas, dažas geišas palikušas arī ir. Jā, sapcīt, šī ir man tā kā es viņu pat taisīju. Šī ir tā kā manā saldumu kastīte, kur man galvājas kaut kādi saldumi. Jā, bet ar laiku viņi pazūd. Un jā, kā jau visi, protams, es dzeru arī Ziemassvētku tējas, kas pagaidām es viņu arī dzeru, jā. Man patīk šī McQueen krūze vienkārši. Jā, jo ir diezgan patīkami pastīties ārā pa logu un apjaust, ka tu esi siltā mājā, ka tev ir viss silti, ka tev ir silta tēja un tā, jo ārā ir sniegs. Vismaz pagaidām ir sniegs, redzēt. Jā, tātad nākamā ir skaistuma kategorijā. Un šomēnes, vienmēr parasti ziemas laikā man ļoti spragā rokas un lūpas. Tādēļ es lietoju diezgan daudz roku krēmus. Šomēnes lietoju šo te roku krēmu. Tātad, jā. Un, kā jūs varbūt redzējāt manā pirmajā video, ja jūs viņu skatījāties, tad es lietoju šos te lip smacker lūpām. Tad priekš matiem es lietoju šo Sajus dry shampoo. Un jā, es viņu diezgan iesaku visiem, tāpēc, ka viņš ir ļoti labs, viņš iedribojas diezgan labi. Jā, es viņu nopirku tādēļ, ka daudz viņu ieteica savos YouTube video. Tie skaitā arī Marta 6A un vēl arī kā bija šā te Sindilo un citi. Tad es lietoju šo te skropstušu. Un šīs te acu ēnas. Jā. Un tad varbūt daži jau zina, ka man ir diezgan liela atkarība no nagu lakām. Tāpēc. Un jā, šomēnes man vislabāk patika šīs 3 krāsas. Tātad pirmā ir šī tāda violeta, kas ir Cat Race. Un te īsti nav rakstīts, bet jā. Tā, es zinu, ka viņas nav īsti ziemīgas krāsas, bet jā, man viņš šomēnes patīk. Nākamā ir šī esence, tāda pelēka melnā, tāda krāsa. Jā, es viņas visas, protams, pirku draugās. Un nākamā ir šī te, tāda krēmīgi violetīgā krāsa. Un tā ir Bellorgi Itālijā. Kaut kas tāds.
Nu, jā, un šis bija krāsas, kas man labāk patika šomēnes. Nākamā ir apģērba kategorija. Un šomēnes man tiešām ļoti patika vilkt šo te rūtu cepurīti. Jā, parasti tā kā cepurīte. Es viņu vilku, es nezinu, kur es viņu nopirku, bet es viņu tiešām vilku gandrīz visu mēnesi pa mājām arī. Staigājot, vienkārši kaut ko sēžot, darot, pildot aizversmā, viņa bija galvā, jo viņa tiešām ir ļoti ērta un silta, un viņa man atgādina Ziemassvētkus. Un jā, tāpēc es viņu vilku. Nākamā lieta apģērba kategorijā bija, es jums gribēju parādīt to džemperīti, tādu bordo sarkanā krāsā. Man liekas, viņš ir no Pull & Bear. Bet, manuprāt, vai nu viņš mazgājas, vai nu viņš vienkārši ir kaut kur pazudis. Bet jā, es viņu vilku ļoti bieži decembrī. Kategorijā dziesmas es visvairāk klausījos visas Ziemassvētku dziesmas, arī Tayloras Swiftas dziesmas un tā tālāk. Paldies, ka skatījāties manu video. Spiežat like, arī subscribe. Un tiksimies nākamajā reizē.